Ir sestdienas rīts, pilsētas šķiet tikai mostas, bet baznīcu zvani jau kopš agrā rīta vēsta, ka šī diena nav gluži parasta, jo 8. septembrī tiek svinēta Jaunavas Marijas dzimšanas diena. Bet tas, protams, dievnamos, protams, ticīgo ģimenēs un sirdīs. Bet vecpilsētas ieliņas izdzīvo savu īpašo brīvdienas ritmu, kā palielinātos filmas kadros, gatavojoties jaunas dienas dinamikai. Un te pēkšņi, pašā iecienītākajā turisma vietā, blakus Svētā Pētera baznīcai, no mūsdienu mākslas galerijas Bonhans stiklotās fasādes, mūs neatlaidīgi uzlūko kāds sirmgalvs ar paceltu hostiju. Un nedaudz atstatus tas, kurš šajā hostijā uzrunā ikvienu, vairāk vai mazāk steidzīgo garām gājēju, it kā sakot tieši viņam: nāciet pie manis visi, es jūs atspirdzināšu. Kāda neparasta, neierasta, varbūt pat šokējoša informācija mūsdienu patērētāju sabiedrībai, un tomēr tik garīgi piesātināta, ka ir vienkārši neiespējami mazliet nepiebremzēt, lai kaut mirkli ielūkotos citā realitātē, kas šķiet kā noslēpums. Pirms 2 dienām, 6. septembrī, 6. vakarā, galerija Bonhans bija ļaužu pilna, jo šeit tika atklāta fotomākslinieka Valdemāra Helmaņa izstāde 7 tikšanās ar tēvu Viktoru Peņķušu, leģendāru personību, kur pazina un mīlēja dažādu konfesiju un pārliecību cilvēki, smeldamies no viņa sirds gudrību un atpūtu pie ļoti mīlošas sirds. Šie portreti tapa neilgi pirms 91 gadu vecā priestera aiziešanas mūžībā, bet tagad no galerijas sienām mūsos noraugās kāds, kurš ar visu savu dzīvi līdzīgi svētajam Pāvilam apliecināja, un nu jau nevairs es dzīvoju, bet Kristus manī. Šajā vakarā sveikt Valdemāru Helmanu, kuram šī ir pirmā pievēršanās portretam, turklāt vēl melnbaltā izpildījumā, bet vēl jau vairāk pieminēt tēvu Viktoru Peņķušu, bieradušies ne tikai viņa garīgie bērni, aicinātie viesi un preses pārstāvi, bet arī jauniešu koris no Fraizingas Vācijā, kas visus iepriecināja ar savām skanīgajām balsīm. Ar izstādes tapšanu saistās vairāki fakti, kurus, ja vēlas, var tulkot arī kā savādas sakritības vai arī no ticīgu cilvēku viedokļa kā zīmes. Un pirmā no tām ledus instalācija fotomākslinieka Valdemāra Helmaņa pēkšņies aicinājums steidzami iemūžināt sirmo priesteri, kurš nu jau vairāku gadu garumā, būdams piesaistīts ierobežotai telpai, bet pēdējā laikā arī ratiņkrēslam, bija tik garīgi brīvs, ka dienas garumā pie viņa plūti cilvēki, lai pasmelt no tām bagātībām, kuras gadiem ejot, šai starojošajai personībai arvien jo nāca klāt. Kāds brīnumiņš par viņu sacīja kāda jauna sieviete, un te nu viņi abi ir, apbrīnojot viens otrā to darbu, ko cilvēkā spēja paveikt vienīgi Dieva mīlestība. Un vēl kāda zīme. Šī izstāde tika iecerēta kādā no Rīgas baznīcām. Taču apredzībai bija citi nodomi, un lūk, tā skatām pašā Rīgas sirdī, jo tēvs Peņķušs nu ir izgājis ārā, lai Dievam vien zināmos ceļos aprunātos ar dvēselēm, arī caur tekstiem, viņa pēdējām lūkšanām. Par to, kā tas notika, stāstīja arī izstādes sponsors. Kā mūsu grībā skumdina, rada problēmas, jo mēs gribam, un tad nesanāk to, ko mēs gribam. Pēters arī vilka tīklus, viņš gribēja izvilkt lomu, viņš vilka visu nakti, bet viņš bija noskumis. Tā, ka viņa griba nepiepildījās. Viņš gribēja izvilkt lomu, viņš neizvilkt. Mēs gribam to sasniegt, mēs gribam to izdarīt, mēs gribam, es. Un šī milzīgā griba uzauga tik milzīgi, kad viņa ir ievainojama, viņa skumst, viņa. Bet tad, kad šī griba ir atdota Dievam, un Dievs saka, iemet tīklu, tad mēs vairs neuztraucamies, jo Dievs saka, iemet tīklu. Nu labi, es priekš viņu velku, un tas ir pilns. Tas nav vairs mans darbs. Un tas, lūk, šeit šī izstāde pilnīgi viegli sakārtojās un tappa, jo šo laiku, kad pasūtīja, kad izstādē ir jātop, kaut kā es jau biju pasūtījis to laiku šeit, bet es neko nebiju teicis, bet tas man bija sirdī ienāca, ka man jāpasūta tas laiks. Un es to visu izdarīju, bet es Valdemaram neko neteicu. Viņš saka, jā, man jau ir doma baznīcā, visu datumu jau uz ielūgumiem uzrakstīt visu. Es domāju, Dievs, laikam es kļūdījos, es
es pasūtīju, bet sajūtu ka ne tā. Un tā es arī neko neteicu. Un tad es Valdemāru runāju, viņš es kaut bēdīgs, viņš sakreņķējies, jo atteikuši viņu. Viņš saka, kur tagad rīkot atteikuši visu, saka, bet tu zini, Valdemār, es mēnesi iepriekš jau pasūtīju to izstādi. Tad datumā. Kā? Es saku, tad vienkārši tas bija pareizi. Dievs teica pasūtīt, un tas pārējais, kas nav paredzēts, arī nenotiek. Tas tīkls, kuru mēs paši metam, ir tukšs, bet ko Dievs saka darīt, tas vienmēr ir pilns. Un tagad vēl viens bija, tikko es uzzināju, ka tēvam Peņķušam ir rīt dzimšanas diena. Ja? To mēs nezinājām. Tas laiks ielikās tieši tā. Un jūs paskaties, kas pa laiku šodien. Ja? Izstādes atklāšanā tās veidotājs neplūca Lauris sev. Viņš pateicās vispirms Dievam un arī visiem tiem cilvēkiem, kas tās tapšanā ņēma dalību, jo īpaši silti Alīnai Buiko, kur tēvam Peņķušam pēdējos dzīves gados bija blakus diemdienā. Cilvēkam, kas tiešām ir dzīvojis svētīgu dzīvi, pilnīgi gadījos dzīvi mīlestīgiem cilvēkiem. Bet viņš, diemžēl, pārveidojas ratiņu krēslos, kā jūs redzat, es no vītāniem atvedu šo krēslus, kur viņš sēdēja cik gadus, ja? Un šī sieviete brīnišķīgā, viņa visu laiku pavadīja stūma iekšā, ārā, ar ratiņiem, lai varētu cilvēku pēc svētām izturas bildēm ir redzēt šī likā siena speciāli ir atstāt, kur viņi tie ratiņi jau ir pildīgi ievilkuši svītri iekšā, kur tās Viktors visu laiku zem Marijas bildes ir celebrējis svētās misas katru dienu. Un nekad nevar iedomāties viņa optimismā tā, kad ārsts teica, ka viss brīnās, kā viņš vispār var dzīvot, ja, par savām kaitēm slimībām. Un tajā pašā laikā Dievs viņu nes. Viņš ilgus gadus celebrēja svētās misas, un mēs veseli cilvēki nācām tur, un viņš piecelties nevarēja, bet viņš mums ielikt sirdī prieku. Tas ir kaut kas unikāls, ja, tas ir tiešām. Es varu pilnīgi apliecināt, jo es biju 6 gadu viņa garīgais bērns, ja, un es to varu pateikt, ja, ka tiešām viņš bija svēts cilvēks. Bet kas tad bija šīs starojošās personības, kur sevi citu dēļ aizmirs pat nāvas priekšā noslēpums? Personības, kas bija tik pazemīgi, vienkārši un pieejami. Tēvs Viktors bezgalīgi mīlēja Dievu un jauno Mariju. Viņš mīlēja cilvēkus un cilvēki mīlēja viņu, un jau dzīves laikā mantoja svēta cilvēka slavu. Viktors Peņķušs nāca pasaulē 1915. gada 7. septembrī Rundā un draudzē Latgalē, būdams 8. bērns dievbijīgā 10 bērnu ģimenē. Māte vēl savās miesās viņu nesdama, baznīcā krusta ceļu uz ceļiem esot staigājusi. Ģimenē valdīja liels miers, saticība un sadraudzība. Mācījās nopietnais un cītīgais zēns Aglons ģimnāzijā, bet 15 gadu vecumā iestājās Marijāņu kongregācijā Viļānu klosterī. Par priesteri iesvētīts tika 1942. gada 9. martā. Kalpoja dedzīgi, kādēļ arī bez tiesas lēmuma tika apcietināts un uz 10 gadiem izsūtīts uz tālajiem ziemeļiem Vorkutu, kur necilvēcīgos apstākļos smagā fiziskā darbā aizvadīja 8 gadus līdz rehabilitācijai. Šajos gados viņš piedzīvoja badu, slāpes, augstumu, karcerus, spīdzināšanas, taču privātās sarunās, atceroties to laiku, neviens nav tēva Peņķuša dzirdējis kādu apsūdzamu. Tāds bija laiks, viņš mēdza sacīt. Tēvs Viktors Peņķušs mūžībā aizgāja 2007. gadā, naktī uz 19. februāri. 7. septembrī viņam būtu 92 gadi, bet dienu pirms viņa dzimšanas dienas visi tie, kuri bieži vien nāca pie tēva Viktora gan uz svētajām misēm vai vienkārši meklējot padomu un garīgu atbalstu, atzina, ka esot atkal šajā izstādē, sajūta ir kā toreiz, kad viņš bija starp mums un ar mums, vienkārši smaidīgs, labvēlīgs. Garīgo bērnu tēvam Peņķušam bija daudz, bīskapi un priesteri, viņa audzēkļi no visas plašās postpadomu teritorijas, intelektuāļi un gluži vienkārši cilvēki. Viņa sirds bija viesmīlīga visiem, bet prāts spēja piemēroties otra cilvēku uztverei. Profesors Leons Taivāns tēvu Peņķušu pirmoreiz satika Viļānos, būdams 10-gadīgs puika. Pēc 30 gadiem priesteris viņu atpazina uz ielas. Tā sākās viņu draudzība. Man tas kaut kā ļoti uzrunāja tā viņa spēja atcerēties cilvēkus. Un tad es pēc tam aizgāju pie viņa ciemos.
Un viņš man pastāstīja ļoti daudz interesants stāsts par savu trimdu, par saviem lēģernieka gadiem. Un tur viņš man pastāstīja vairākus ļoti interesantus gadījumus, kas bija ļoti nozīmīgi no garīgā viedokļa. Tā izskaitā gadījumu, kā viņš, kas bija viņa labākās dzīvē lieldienas. Viņš sēdēja, nevis sēdēja, bet stāvēja karcerē. Viņa ļoti šauras karcers, kurā viņi iesēdināja par kaut kādiem pārkāpumiem, un no kura parasti cilvēki dzīvi neiznāca ārā. Viņi tur ieslodzīja, un tad sasalas cilvēks kritā ārā no turienes kā sasalas pagalma. Un viņš saka, toreiz es saprotot, kāda ir situācija, viņš saka, es tik intensīvi lūdzos. Viņš saka, ka pašas lielākās un pašas skaistākās lieldienas bija tur karcerī, kas palika viņš, protams, dzīvs, bet kas liecina par to, cik liela ir cilvēku, garīgā varēšana. Tas fenomens ir tas, ka pie tēva Peņķuša nāca kā visvienkāršākie cilvēki. Tā arī nāca tiešām intelektuālā elite, kurai arī jūs piedarat. Un kāpēc tiešām, kas tik ļoti saistīja viņa personībā? Tas ir tāds garīgais līmenis, kad mēs bieži lietojam tādu izteicienu, Šleiermacher izteicienu, reliģiskās jūtas. Bet tēvs Peņķušs nebija no tiem, kas dalīja reliģiskās jūtas. Viņa līmenis bija tas tieši gara līmenis, kas bija augstāks par intelektuālo, augstāks par tam dēvētiem garīgajiem jūtām. Un tā bija saruna gara saruna ar garu. Un man liekas, tas jau nolīdzina ikvienu. Te jau vairs nav nozīmes, vai tas cilvēks ir intelektuāls, vai viņš ir mākslinieks, vai viņš ir vienkārši darba darītājs. Jo tas garīgais līmenis, viņš tiek dots neatkarīgi no cilvēka intelektualitātes, no viņa izglītības, no viņa nopelniem. Tas vai viņš ir, vai viņš nav, vai viņš nedalīja garīgas jūtas. Viņš arī dalījās garīgā pieredzē. Pazīstot tevu Peņķušu pēdējos 11 gadus dzīves, es redzēju, kā viņš mainījās uz tādu ļoti lielu mīlestības pusi. Viņš pavisam pārtap mīlestībā, bet jūs viņu pazināt daudz ilgāk. Kā jums šķiet, vai šis mans novērojums ir pareizs, jeb jūs kaut kā savādāk to ieraudzījāt? Kā jūs redzējāt šo pēdējo periodu, jo jūs arī bijāt pie viņa pašām pēdējām dienām klāt? Viņš atstāja šo dzīvi pēc citiem noteikumiem, kas ir ļoti būtiski. Ja nebija tie noteikumi, kā nomirst parasti cilvēki ar visiem tiem ups and downs, visiem tiem kāpumiem un kritumiem, kuri ir raksturīgi šajā nomiršanas procesā. Viņš mira kaut kā pavisam citādi. Kaut kā aizejot lūkšanā un ataraisoties, acīm redzam, nevis apkārtējā. Un viņš sāka sevi nest to Kristus garu. Un tas jau ir mīlestība. Uz mirkli mēs pārceļamies Vecrīgas augšstabiņā blakus Sāpju Dievmātes baznīcai, kur pie sirmā priestera, tais viņa pēdējās saltajās februāra dienās, nemitīgā straumē apliecināt savu mīlestību un saņemt pēdējo svētību, plūda garīgo bērnu straumes. Atceras Alīna Buiko. Piektdienā vakarā Tēvs neparasti saka mūs visus apmīļot. Tas bija tik aizkustinoši, kad manā sirdī izauga tāda izpratne, un vairs ne es dzīvoju, bet Kristus mani dzīvo, jo šie pieskārieni un apskāvieni un tie skopsti, ko viņš dāvināja visiem, kas te bija, tas bija kaut kas neaprakstāms. Tas nebija cilvēka jūtu piepildītie pieskārieni, tas bija kaut kas vairāk. Aizkustinoši bija redzēt nostājušos uz ceļiem priesterus, kad viņš apskāva viņus un skūpstīja viņiem galvas. To varēja tikai tiešām, alegoriski sakot, cilvēka iemiesotais pats Kristus, pats Tēvs. Tā Kristus caur šiem žestiem kausēja mūsu cietas sirdis. Mēs saņēmām tādu žēlastību, kad mūsu sirds atkusa, kļuva siltas, atvērtas, vienkāršas. Siktors katru cilvēku
uzlūkoju ar šo brīnišķīgo smaidu visus apdāvinājumus, katru personīgi. Tas bija tā kā pēdējā fotogrāfija mūsu sirdīs no tev, Viktorija. Svētajos rakstos lasām Kristus vārdus, ka tie, kas viņu evaņģēlī dēļ atstās visu, iemantos vēl vairāk, gan laicīgajā, gan arī mūžīgajā dzīvē, gan namus, gan brāļus, gan māsas, gan bērnus. Un šis viņa apsolījums pie tēva Peņķuša acīm redzam piepildījās. Tā neparastā sirsnība un maigums, kas no viņa plūda, valdzināja sirdis. Viņš bija Marijāns, īsts Marijas dēls, kurš bezgalīgi mīlēja Dievu un Dievmāti, pazina lūgšanas spēku un dzīvoja pilnīgā paļāvībā. Vertikālas arhīvā ir saglabājusies kāda līdz šim neizmantota saruna, kurā tēvs Viktors dalās savā garīgajā ikdienas pieredzē, kuras neatņemama sastāvdaļa bija rožkroņu lūgšana. Jūs esat laimīgs cilvēks? Kā? Visu savu mūžu bijis dzīvodams ar lūgšanu? Patiešām. Es tā, un tagad tur saka, tur par kaut kādu tādu sevišķu parādību, kā tur iekritis tur krīzē vai tur kaut kādā tur tādā depresijā. Es tādu vārdu nesaprotu, ko viņš nozīmē īstenībā tā depresija. Man vienmēr bija labi. Es nezinu, tagad labi. Tagad 4 sienās tagad atrodos, man garlaicīgi nav. Jūs esat no tiem cilvēkiem, kas savā ilgajā, skaistajā, garajā mūžā esat iepazinis lūgšanu. Jūs gan Parīzi sakat, tā tas arī ir. Es domāju, ka vislielākais lūdzējs pie mums ir pāvestiņš. Kur viņš iet vai kur pat pastaigā, tur viņam rožu kroņis klāt un viņš lūdzās. Bet toties arī viņam panākumi ir labi. Paskatieties, tagad visa pasaule viņu pazīst, vai ir ievērojamāks vīrs. Visā pasaulē nav. Tas pāvestiņš ir visievērojamākais vīrs, slavenākais. Un tikai tāpēc, ka viņš ir tuvs Dievam un tuvs cilvēkiem ar to pašu. Un arī pāvestiņš ļoti ieteica rožu kroņi. Pats viņš to lasa. Dažreiz tāds saka, kas tā ir sieviešu tur vai bērnu lūgšana, tur jau nekas tāds nav, tur kaut ko tur noskaita, bet patiesībā tās saturs, rožu kroņa saturs ir brīnišķīgs. Un arī viņš vecuma ziņā ir viena no visvecākām, var teikt, lūgšanām jau tagad ar jaunā derībā. Paskatieties, Tēvs mūsu mācīja pats Kristus, diktēja, taisni diktēja, un pats arī savā darbībā tur lietoja to. Un kā tad radusies, esi sveicināta, ko arī bieži atkārtojam. Tie vārdi, kas nākuši tieši no debesīm. Eņģelis Gabriels taču neteica savus vārdus, bet Dieva uzdevumā sveicināja jauno Mariju, kur jau debesis īpaši uzsver kādas personas vērtību, tad laikam viņa ir vērtīga. Un ka izvēlēta par to, no kuras nems miesu no viņas miesas pasaules pestītājam, Kristum. Tātad tai personai ir jābūt visvērtīgākai, vissvētākai, viscildenākai. Un tad lietojam vēl vissvētākās trīsvienības pagodinājumu, gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kas tad labāks vēl varētu būt? Un tā rožu kronis patiesībā tā ietver pašas labākās lūgšanas izlasi. Labāku jūs nekur neatradīsiet, nekas neatnesīs vairāk
kā pats Kristus, kā Dieva atklāsme tieši, un viss tas tikai ņems no tādiem pirmavotiem. Nu, un tāpēc iedziļinoties, tad var ļoti iemīlēt to rožkroni. Tēvs, kā jūs pats iepazināt rožkroni? Kā jūs viņu No iemīlējāt? bērnības jau. Bet vietu skaidri izpratu. Pat maza bērna galviņa, tas nezinu, varbūt tikai bija jau 4 gadi, 5 gadiņi, tādā vecumā. Ideja par Dievu bija skaidra, interesanti. Kā jūs izjutāt tieši šī rožkroņa augļus savā dzīvē? Ziniet, patiešām iznāca tā, ka es pārliecinājos par rožkroņa stiprumu. Ka man radās tāds aicinājums uz garīgo tādu izvēli, tad arī domāju, ka tas rožkroņa nopelns bija. Jā, bet ir acīm redzot liela starpība, vai viņi tā vienkārši ar muti noskaidro? Jā, tur liela starpība, patiešām tajā ziņā tur liela starpība ir. Un sevišķi, ka jau sāk izprast tos noslēpumus, viņu jēgu, un tad iznāk, ka to, ka skaita tās Tēvs mūsu, esi sveicinātas, lūdz to, kas tajos noslēpumos ir ietverts, lai man arī būtu tas dzīvē tā, jāsaka, tā parādītos praksē. Kā tas ir? Ka jūs vienkārši līdzdarbojaties? Nē, tas ir tā. Labi, tagad lūk, es esmu kunga kalpone. Es esmu kunga kalps. Es stāvu uz tā ceļa, ka man jāpilda Dieva griba. Tāpat kā Jēzus Kristus nāca, viņš pateica, es esmu nācis, lai pildītu tā gribu, kas mani sūtīja. Tā gribu. Tātad mums arī ceļā ir tikai Dieva griba, ne tā, ko es pats izdomāju, kā tur kāda kombinācija man izdevīgākā vai neizdevīgākā vai kāda tur ir. Bet kādu ceļu Dievs grib, lai es ietu. Tas ir taisnības ceļu, likumības ceļu, tā tas ir Dieva ceļš. Grūti būtu, teiksim, pie šīs apstāšanās Jēzus Kristus krusts domāt, ka tu pats gribi šo. Arī tad, redziet, mokas tas nozīmē, katram cilvēkam ir savas grūtības, bet dažreiz cilvēks pūlās katrā ziņā no tām grūtībām tikt vaļā. Bet patiesībā grūtības kaut ko arī nozīmē. Tagad māju būvē, vai tad nav grūtība? Ir grūtības. Uzbūvē māju, vai tad ir slikti, ka māja tagad ir, kur dzīvot. Bez grūtībām, bez darba nekas labs tāds nenāk pats. Jums ir bijis tā, ka Dievs ir kādu ļoti karstu jūsu vēlēšanos piepildījis caur rožkroni, vai arī tad, kad jūs gājāt visiem lēģeriem cauri, ka rožkronis jums ir stāvējis? Lēģeri es visas 3 daļas ikdienas skaitīju, lai cik grūti būtu. Un jūtāt atvieglojumu lūdzot šo rožkroni? Jā, kā tad es biju. Man pēc, ka es atgriezos atpakaļ, saka, kā tev tur klājas? Man saka, labi klājas. Patiesībā es to arī nopietni sacīju, ka man neizlikās, ka tur kaut kas tāds. Vienmēr man ir, kā saka, ir Dievs ar viņas vienībā, un tā man nekas sevišķis, nekad nenotika tāds. Dažreiz ļoti tādi apstākļi, kaut turpat nāvīte arī blakām bija, bet viņa pagāja garām. Jā, Dievs tēvam Peņķušam dāvāja ilgu un skaistu mūžu, gadus, kas bija sevis aizliekšanas un kalpošanas citiem piepildīti. Dzīvi nodzīvot, aiz muguras prieka un bēdas, kas paliek, gudrība saka, paliek mīlestība. Tā nezūd, jo tā ir mūžības vērtība. Kā jums šķiet, kas ir tas visnepieciešamākais mūsu dzīvē? Tikai, ka jāsaka, tu sagatavotos tavi mūžībai. Ka tu varētu iet kā pie sava tēva, kuru tu esi mīlējis. Kas ir laimes atslēga? Vienotība ar Dievu.
Ja būsi vienots ar Dievu, visa tev laive, visa labklājība un viss, kāda tev vajadzīga arī būs. Jo tu esi ar tādu draugu, kas ir bagāts, kas tev visur var palīdzēt un arī palīdzēs. Ir labvēlības viņam pietiekoši. Ar vienu tikai būt draudzībā.